Pēdējās 20 sekundes vēl skaitliskajā mazākumā. Viena no pēdējām iespējām izmantot skaitlisko vairākumu. Publius komandai labā ātrumā dodas zonā. Somijas hokejs un izdos iegūt ripmetiens vārti. Altonens. 15. numurs. Šeit pazaudējām vienu spēlētāju skaitliskajā mazākumā un neviena nepiesakts raida tukšā vārtu stūrī. Redzam arī Somu līdzjutēji šeit Arēnas Rīga tribīnēs. Un Miro Altonens. Ļoti jauns uzbrucējs, 19 gadi tikai šim hokejistam. Cīnījās līdz galam šeit Publius un līdz ar to arī izdevās gūt vārdus. Nedaudz nesapratās arī šķietnos aizsargu, bet samaksājām ar zaudētiem vārtiem. Vēlreiz līdz galam spēlēja Kuka. Līdz ar to piespēle Altonenam un 1-0 uz rezultātu tablo. Rīgas Dinamo skatu punkta 0-1. Ko jāatspēlēs tikai Mārs Bičevskis jau iepriekšējā sezonā. Nostiprina mējā, piespēle un Džeriņš! 1-1, Andris Džeriņš! Pēc lieliskas Gīta Mejas piespēles un rezultāts kļūst 1-1. Tehniski Andris arī nospēlēja viens kājasārgi no nērtās puses, raidot ripu, bet vēlreiz atkārtošos Gīts Meja, kā uz paplātes izlika ripu un tālākais jau bija tehnikas jautājums. Redzam, Jēkabs Rēdlings pārķēra ripu. Un šeit nekādas cerības Antiorem glābt savu komandu. 1-1. Gīta Mejas piespēle. Daļai maiņa bija notikusi un Džeriņš savu izdevību garām nelaiž. 2 minūtes 33 sekundes vēl jāspēlē šajā trešdaļā, rezultāts izlīdzināts. Un tagad atkal jāturpina tādā pat garā investīva, jāiegūst vēl vairāk. Vairāk jācīnās pretinieka aizsardzības zonā. Saspēlējās ar aizsargiem. Metiens, Telkvists atcīt Arasovas metienu. Un Ikonens. Ubīstam ir ripu vārtos. Mikēls Telkvists nenoturēja ripu un, kā jau teicu, augumā mazākais spēlētājs Juso Ikonens gūst vārtus. Otros vārtus Somijas komandas sastāvā un Somu līdzjutēji var priecāties. Ko 2-1. Ikonens atkal šī pati maiņa guva vārtus. Iepriekš Altonens bija kreisās malas uzbrucējs. Ikonens ir labās malas uzbrucējs. Skatāmies vēlreiz, kā tas notika. Neizdevās atsist ripu Telkvistam. Arī ļoti tūl distants bija šim metienam. Tas pēc norēdiet ļoti sarežģīti. Pat arī priekšā bija Cibuļskis. Līdz ar to atkal nonākam iedzinējos. Nevarētu teikt, ka šāds spēle būtu pārsteigums un 3-1. Pirmā maiņa mums bija laukumā. Tomēr Džeriņa virknējums aizsarg pirmā pāra un ripu vārtos. Ļoti smaga situācija. Ļoti īsā laikā zaudēti 2 vārti. Skatīsimies. Visticamākais, ka varētu tik pieprasīt arī pusminūtes pārtraukums. Skatoties uz soliņu pusi, pagaidām tā viss nešķiet, bet skatāmies vēlreiz atkārtojumā šo pēdējo epizodu. Ļoti nepatīkami. Metiens no tūs distants, protams, šeit vainot Mikēlu Telkvistu no nekāda pamata, bet paši kļūdījāmies savā aizsardzības zonā. Pozicionāli ļoti neveiksmīgi nospēlējām. Mēģināja iespēlēt vārtu priekšā Kārsumam, nesanāca. Donsons, Indrašs, lieliski spēle! Džemijs Donsons, Miks Indrašs un punktu pieliek Mārtiņš Kārsums. Visi cieņi Indraša augstasinībai. Pats nemetīs arī vēl pēdējo piespēli Mārtiņam Kārsumam, lai būtu, tā teikt, 99% vārtu gūšanas iespēja. Ka Mārtiņš varēja arī ar visu ripu iebraukt vārtos. Lieliski kombinācija un Mārtiņš Kārsums samazina rezultātu starpību, realizējot skaitlisko vairākumu. Skatāmies vēlreiz šo Donsons, Indrašs, Kārsums. Pauze vēl ieturēja Mārtiņš Kārsums. Paspēja pārvietoties Antiorre, bet glābt komandu viņam bija maz cerību. Skaisti vārti Rīgas Dinamo izpildījumā skaitliskajā vairākumā, kas neizdevās iepriekšējā skaitliskajā vairākumā, tas izdevās šoreiz. 2-3 jau rezultāts uz tablo. Ārls. Indrašs. Galviņš, piespēlē, vēl viena piespēle un būs metiens. Kārls! 3-3! Arī klasiski izspēlēts skaitliskais vairākums un precīzs metiens Meķu Kārla izpildījumā rezultāts kļūst 3-3.
32 sekundes bija nepieciešams, lai izmantotu skaitlisko vairākumu. Skaistu vārdu rezultāts 3-3 un vēl 13 minūtes 17 sekundes jāspēlē šajā trešdaļā. Nu, redzam vēlreiz atkārtojumā šo skaitlisko vairākumu. Nu, piespiedās Somi vārtiem. Espoo Blues hokejs, piespiedā viņus pie saviem vārtiem. Redzam, visi 4 hokejisti ir pie savu vārtu tūmā un neatvairās un Meķu Kārla metiens. Jā, nu, otrā rezultatīvā piespēle arī Mikam Indrašam. Viņš tiešā deva piespēli Meķu Kārlam, kurš izdarīja teicām metienu pa vārtiem. Šeit arī piespēle Mārtiņš. Galvenais, ka Rīpa saglabājas pretinieku vārtiem. Un priekš Karsums! Mārtiņam Karsumam hat-triks. 3 Ripas vienā mačā un Mikam Indrašam 3 piespēles. Tieši tā, kam tad šīs 3 piespēles? Miks Indrašs arī palielinājis savu punktu bagāžu. Nu jau Mikam Indrašam 8 punkti. Savukārt Karsumam ir 4 gūti vārdi, 3 rezultātus piespēles pārbaudas spēlēs. Nu, fantastisks sniegums pirmās maiņas izpildībā. Nu, kaut nu tā būtu arī atlikušās sezonas gaitā. Tieši kontinentālajā hokeja līgā. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Miks Indrašs. Mēģinās sākumā pats apmānīt pretspēlētājs. Galvenais, ka Rīpa saglabāja piespēli Mārtiņam Karsumam un vārdsargs metienu īstenot pat tā neredzējums ar kaisariem. Ļoti viltīgi pa ledu ieslidināja. Nepārāk spēcīgi, bet ļoti precīzi Mārtiņš Karsums šo Rīpu. Anteoris vārtos un var teikt. 3 mēģinājumi ir bijuši. Vai 4. būs veiksmīgāks? Šeit nepaspēsim. Jā, nu nepaspēja Mārtiņš Karsums ar muguru pret vārtiem. Lai kā arī nebūtu, Rīgas Dinamo izcīna uzvaru pirmajā Latvijas dzelzceļa kausa spēlē. Lielāko daļu maču atrodoties iedzinēja lomā, mūsu hokejs tomēr spēja salauzt Espoo Blues komandas pretestību un izcīnīja uzvaru ar 4-3. Nu, protams, šī mača varonis Mārtiņš Karsums, 3 gūti vārti. Nu, Mikam Indrašam 3 rezultātus piespēles. Fantastisks sniegums pirmās maiņas izpildījumā. Protams, arī Andra Džēriņa vārtu gūms ar Ginta Meijas piespēli. Tiešām fantastiska spēle.